Zaļo jumtu izvēlējos, jo tas ir ekoloģiski, riktīgi forši, tad māja tiek pasargāta no karstuma. Manā gadījumā tas ir arī daļa no mana dizaina. Tā kā tas noteikti liela pievienotā vērtība šai mājai. Kādā veidā tu izvēlējies tieši sadarboties ar mums? Valdis tavs cilvēks satika izstādē, un es apzināti meklēju zaļo jumtu. Es izpašināju vairākus piegādātājus, un kas man īpaši uzrunāja, kad šo jumtu var likt pats saviem spēkiem. Tas viennozīmīgi nozīmē arī naudas ietaupījumu. Un tā kā mājas būvniecība ir dārgs process, vai ne, tu, protams, meklē kaut kādas opcijas, ka tu vari būt mazliet izmaksas efektīvāks. Cik sarežģīti vai vienkārši bija iegūt zaļo jumtu savai ēkai? Tu zini, kā pats process ir šaušalīgi vienkārši. Es atzīšos, ka fakts, ka tu to jumtu var uzlikt pats, tas ir pirmais, kas tev iedrošina, vai ne? Es domāju, ka daudz lietas mājās var izdarīts pats. Šits ir tas gadījums. Vai ne? Un kas ir riktīgi forši, ka tas ir principā tāds modulārs risinājums. Man principā atgādina tā kā Lego. Principā vienkārši ņem un lietas kopā. Būtu sarežģītākie momenti kaut kāda mini piegriešanas, kas galīgi nav sarežģīti, vai ne? Un patiesībā aicinu citus, vai ne, izmantot šādu modeli, lai kaut kādā veidā socializēt ar saviem draugiem, paziņām, jo šitas ir process, kur tu var noteikti iesaistīt draugus, kāds pienes, kāds noliek, kāds nomēr, vai ne? Super vienkārši, tik tiešām super vienkārši.